Francijā, Parīzē, Luvras muzejā atrodas viena no pasaules slavenākajām skulptūrām – Nīkes, uzvaras un brīvības dievietes statuja. Nav zināms, kur tieši tā atradās, bet domājams, ka Grieķijā, Samotrakas salas klints virsotnē tās veica grieķus, ka tie atgriezās mājās ar kuģiem ar uzvaru. Iespējams, tā ir radīta jau 2. gadsimtā pirms Kristus. Tad tā tika atrasta salauzta neskaitāmos gabalos, un tā arī vairs tāds sākotnējais izskats netika atjaunots. Bet par skulptūras brīvību vēstošo spārnu gadu tūkstošiem vienmēr ir bijis apbrīnas un iedvesmas avots daudziem, kas domājuši par brīvību un arī par uzvaru. Katram mums šī uzvara noteikti ir sava. Nevienmēr tās vajag salīdzināt, bet noteikti, ka kāda cilvēka uzvara mūs var iespaidot vai iedvesmot. Justies labāk tā nav veiksme, tas ir lēmums. Ja es jums to teiktu, ka to saka plastikas ķirurģe, kur būs mūsu nākošā viešņa, iespējams jūs domātu, ka tas ir tikai par to, kā mēs jūtamies pašas, kā mēs uzlūkojam sevi, kā uzlūkojam savu ķermeni. Tomēr stāsts būs arī par kaut ko citu. Uz skatuves aicinu Eviju Rotki, uzņēmēju plastikas ķirurģi. Paldies, Ilze. Plastiskā ķirurģija mītiem apvīta, bet tomēr vienmēr tik saistoša un intriģējoša tēma. Man tā ir ikdiena. Vienalga, kur es atrastos. Pat vakar man bija tāda kurioza situācija. Es iegāju Alfā Rimī, lai nopirktu vakariņas. Un pie manis piesteidzās tāda sajūsmināta sieviete un saka, ak, Dievs, doktor, cik labi jūs satikt. Es nekādīgi nevarēju pierakstīties. Vai mēs nevarētu iet piemērīšanas kabīnītē? Es jums ātri savu problēmu parādīšu. Ko man pašai nozīmē plastiskā ķirurģija? Man tā ir māksla. Tas ir radošs process, kurā es varu apvienot profesionālās zināšanas ar gaumi un estētiku. Es droši varu teikt, ka jau vairāk kā 20 gadus es palīdzu cilvēkiem piepildīt viņu sapņus un uzlabot dzīves kvalitāti. Mīļās dāmas, mīļās sievietes, labdien! Šodien es esmu šeit pie jums, lai pastāstītu savu stāstu. Tik jau laicīgi lūdzu piedodiet, ja man notrīc balss, jo ķirurga ikdienā tomēr ir trenēts savākties pavisam citas īpašības. Es vienmēr esmu teikusi, ļaujiet man operēt. Tā ir mana miera osta, tā ir mana meditācija. Tik nelūdziet uzstāties un teikt runas. Bet šodien es esmu šeit, jo varbūt ar savu dzīves stāstu, savu piemēru un domu gājumu es varu iedvesmot kādu no jums pieņemt savu lēmumu. Es esmu plastikas ķirurģe ar vairāk kā 20 gadu nepārtrauktu darba stāžu, 12 gadu oficiālā apmācības periodu un vēl joprojām mācos. Gan kā cilvēks un personība, gan kā speciālists un uzņēmumu vadītāja. Es esmu īpašniece vienai no lielākajām un modernākajām privātajām plastiskās ķirurģijas un estētiskās medicīnas klīnikām Baltijā. Pēc šāda ievada parasti sabiedrībā rodās tādi konkrēti stereotipi un viedokļi. Bet tā ir tā aizberga redzamā, mazākā un bieži vien iluzorā daļiņa. Tā lielākā un acīm paslēptā ir tieši par lēmumiem. Par drosmīgiem lēmumiem, kas nebūtu nav ne viegli, ne vienkārši, bet kas izmaina dzīves. Un tā lielākā vērtība tajā visā ir tieši piedzīvotais. Tagad, zinot visus notikumus, kā tas ir ritējis, es neko nemainītu savā dzīvē. Jo tajā visā ir bijusi tik ļoti īpaša mana garša. Tajā visā ir bijusi mana sirds. Manā uztverē tik tiešām tie lielie dzīves pagrieziena punkti notiek pēc tādiem lēmumiem, kurus tu esi dziļi sevī pieņēmusi, pat neskatoties uz apkārtējo šaubām un norādēm, un bieži vien pat par spīti savām lielajām bailēm lektē nezināmajā. Un tikai tad nāk veiksme, kad tu esi lēmumu pieņēmusi savu jā pateikusi un iegriezusi to lielo likteņratu. Bet pēc lēmuma noteikti ir jāseko rīcībai, fokusam uz mērķi, pacietībai.
neatlaidībai un arī smagam darbam. Protams, bez veiksmes jau arī nekur, bet, manuprāt, tā veiksme ir jānopelna, pie viņas ir jāstrādā. Jo bez lēmuma piecelties, spērt šo pirmo soli, veiksmē vienkārši deguna priekšā būs aizvērtas durvis. Un par to es savā dzīvē esmu daudzkārt pārliecinājusies, un tas man šodien ir atvedis pie jums, mīļās dāmas, dalīties. Es esmu uzaugusi spēcīgā dzimtā, ar pamatīgām un dziļām saknēm, inteliģentu vidi un saulainu bērnību. Nav mums bijusi materiālā bagātība, kādi atstāti mantojumi vai iekoptas pēctecības takas, bet es vienmēr esmu izjutusi lielu mīlestību, atbalstu no savējiem. Jau no 21 gadu vecuma es uzsāku savu personīgo, pastāvīgo ģimenes dzīvi. Toreiz mēs bijām 2 pliki studentiņi, bez centa pie dvēseles. Mēs dzīvojam Āgenskalnā, ar malku apkurinātā 15 kvadrātmetru istabiņā. Gatavojām ārā uz petrolejas turistu lampiņas, ko man vīrs bija nopircis Latgalītes krāmatirgū. Un sestdienās mēs braucām ar tramvaju uz tirgu. Un mēs pirkām miltus, olu pulveri un piena pulveri, jo tās sanāca lētāk. Ūdens bija pašiem un varējām dzīvot uz pankūkām vien. Tā nabadzība, kā mēs kādreiz sākām un kā mēs tikām galā, par to es varētu veselu grāmatu uzrakstīt. Bet tā bija brīnišķīga pieredze, jo tagad es zinu, kā tikt galā jebkurā dzīves situācijā un kā tas ir uzsākt visu no absolūtas nulles. Savā dzīvē es vienmēr katru darbiņu, lielāku vai mazāku, esmu mēģinājis izdarīt pēc labākās sirdsapziņas, rūpīgi un kārtīgi, jo savādāk es vienkārši nevarētu pati sev pieļaut. Es vienmēr esmu mēģinājis iedot labāko, ko es spēju. Skolu es pabeidzu ar zelta medaļu, augstskolu ar sarkano diplomu un izcilību. Bet jau 3. kursā es sapratu, ka es vēlos radīt. Es vēlos ar savām rokām veidot darbus, kam būtu pabeigts rezultāts un kas iepriecinātu mani un arī apkārtējos. Un tā manī piedzima doma un radās lēmums par estētisko plastisko ķirurģiju. Toreiz jau Latvijā to nemaz nevarēja apgūt. To darīja tikai dažās privātās praksēs, rezidentūras nebija un tur nebija vietas sievietēm. Bet manī dzīvoja šis lēmums iet savu ceļu. Es izturēju ļoti lielu konkursu un iestājos vispārējās ķirurģijas rezidentūrā. Katru brīvo brītiņu pavadot Gaļezeras slimnīcā, mikroķirurģijas nodaļā, volontējot, palīdzot visādos darbiņos, asistējot operācijās un pa naktīm lāpot dažādas ierēbušas pilsoņus. Kad pēc 2 gadiem man vajadzēja izvēlēties ķirurģijas apakšspecialitāti, es gāju pie vadības ar ierosinājumu un lūgumu. Man nevajag nodrošinājumu, man nevajag vietu nodaļā. Dodiet man iespēju mācīties. Ar pārējo es tikšu pati galā, jo es iešu savu ceļu. Un es tikšu sadzirdēta. Latvijā pirmo reizi tika atvērta plastiskās ķirurģijas rezidentūra, un es kļuvu ne tikai par pirmo oficiālo rezidenti, bet arī par pirmo sievieti, kurai no malas bija izdevies iekļūt šai noslēgtajā kolektīvā. Veiksme var būt, bet bez tās atklātības, bez sirdsbalas, bez uzdrošināšanās, sekot savam aicinājumam, es domāju, ka viņai būtu vienkārši deguna priekšā aizvērtas durvis. Estētiskai plastiskai ķirurģijai toreiz nebija bāzes un apmācības programmas, bet man savs ceļš skaidrs, apņēmība pietiekama un skolā iegūtas izcils angļu valodas zināšanas. Tāpēc, kad man pirmo reizi rokās patrāpījās ārzemēs izdotais plastiskās ķirurģijas žurnāls, es no aizmugurējā vāka izrakstīju pilnīgi visas klīnikas, kur pasaulē apmāca estētisko ķirurģiju. Un aizrakstīju 40 vēstules. Tā kā tajos laikos bija pieņemts, ar markām un aploksnēm, ar stāstu par sevi, savu izglītību, ka esmu savā valstī pirmā rezidente, bez iespējām iemācīties estētisko sadaļu un ar stipri ierobežotiem līdzekļiem. Toreiz man jau bija 2 no 3 mazajiem bērniem, 3 darbi un medicīnas studijas. Tas bija dulls, bet drosmīgs lēmums.
kas izmainīja visu manu dzīvi. Atpakaļ es saņēmu mazāk par 10 vēstulēm. Pārsvarā no ASV, kur tā arī bija teikts, lūdzu, 100 000 gadā un braucat mācīties. Un 2, kas bija man pareizi sadzirdējušas. Stipendiju piedāvāja Korejā un uz darba interviju aicināja Somijā. Saprotot, ka Korejas cilvēku tipāžs un izmantotās tehnikas atšķiras no mūsu reģiona, es nolēmu likt likmes uz Somiju. Kad pazvanīja, man teica, lūdzu, rīt no rīta 9 esat uz darba interviju klīnikā Helsinkos. Tajā brīdī es biju pusceļā uz laukiem Kolkā pie bērniem. Bet es izkāpu no autobusa, pagriezos, nostupēju automašīnu, atbraucu uz Rīgu un nopirku biļetes. Ar autobusu līdz Tallinai, ar prāmi līdz Helsinkiem. Ilgo variantu, jo avio man naudas nepietika. Nakts reisā man blakus sēdēja ļoti apaļš un absolūti apdzēries soms. Viņš aizņēma visu savu un vēl pusi no manas sēdvietas, visu ceļu briesmīgi oda un krākdams krita man virsū. Tallinā es iebraucu naktī, tumstā un augstumā. Lai kaut nedaudz sasildītos un pārvarētās bailes, es pāris stundas staigāju pa ielām turp šurp un domāju, ak, Dievs, Evī, ko tu šeit vispār dari? Ja godīgi, es vēl šobaldien domāju, kā es nenobijos, kā es nepagriezos atpakaļ, kā es neatmetu visam ar roku. Es taču toreiz biju vēl pavisam jauna un nepieredzējusi meitene, kas devās absolūti nezināmajā, un man arī mājās vēl palika diezgan pienākumi. Bet laikam jau tas lēmums toreiz manī bija iegriezis to lielo likteņratu, un notikumi sāka sekot viens pēc otra, sāka pievilkties cilvēki, jo es vienkārši gāju savu sirdsceļu. Somijā es nokļuvu vienīgajā privātajā plastiskās ķirurģijas klīnikā, kurā apmāca estētisko ķirurģiju. Uz to rindā gaidīja arī visi Somijas rezidenti, bet pieņēma mani. Un tā kā es nevarēju atļauties īrēt dzīvoklīti, mani iekārtoja klīnikā pacientu palātiņā. Tur es arī dzīvoju un strādāju. Personāli ēdināja vienreiz dienā. Tā bija visa mana ēšana. Citreiz naktīs es aizmigt nevarēju no tā, cik skaļi kurkstēja mans vēders. Un mājās braucot, visas drēbes bija pamatīgi ar jostu jāsavelk, jo nekas man vairs nederēja. Kādreiz brīvdienās vīrs ar bērniem atbrauc pie manis ciemos, un tā mēs tur visi dzīvojām, vienā pacientu palātiņā. Es tā brīžiem domāju, diez vai mūsdienās tas būtu iespējams, bet tie bija citi un ļoti labi laiki. Naudas man nepietika, bet apņēmības gan man pietika. Es biju pat pirmā, kas sagaidīja personālu un klients, un pat pēdējā, kas viņus pavadīja. Darīju visu, kur vien varēju palīdzēt, un asistēju operācijās, un mācījos. Un tā šis plastikas ķirurgs kļuva par manu pirmo ķirurģijas tēvu, pie kā es ļoti daudz gadus vēl braucu strādāt un mācīties. Un tā atkal kādā ciemošanās reizē, noteikti jau atkal tāds notikumu un veiksmes ķēdī darīja savu, es sapazinos tur ar klīnikas amerikāņu draugiem. Mēs ļoti sadraudzējāmies, un viņi man piedāvāja iespēju piedalīties Amerikas apmācības programmā, jau ar mazu stipendiju, kuras laikā es nokļuvu lielākajās Teksasas un Ņujorkas plastiskās ķirurģijas klīnikās, kur man bija iespēja mācīties pie vieniem no pasaules vadošajiem speciālistiem. Jūs teiksiet, varbūt tāds īpašs veiksmes vai pat pelnrašķīts stāsts. Es domāju, ka bez tā iekšējā dzenuļa, bez tās drosmīgās, bez tā drosmīgā lēmuma pateikt jā iespējām, tas nebūtu varējis notikt. Arī uz šo brīdi mans profesionālās dzīves augstākais sasniegums, pašas izlolota un pilnīgi no nulles uzbūvēta, plaša un moderna plastiskās ķirurģijas un estētiskās medicīnas privāta klīnika ir kā apliecinājums manam moto. Justies labāk, tā nav veiksme, tas ir lēmums. Toreiz tas bija ļoti drosmīgs lēmums un leciens absolūti nezināmajā, kas pa ceļam gan deva, gan paņēma. Bet rezultāts ir viennozīmīgs – justies labāk. Un tā jūtos ne tikai es, bet arī mani kolēģi un tie klienti, kas ir
dziļi sevī pieņēmuši šo lēmumu justies labāk. Savā darbā es patiesi jūtos vairāk kā māksliniece. Protams, man jāpārzina medicīna, anatomija un tehnikas, bet tomēr es katru reizi radu unikālu mākslas darbu. Un katram māksliniekam ir savs materiāls, ar ko viņš strādā. Citam ir māls, citam ir stikls, marmors. Man ir dzīves materiāls, kas strādā kopā ar mani komandā. Un bieži saviem pacientiem es saku, mūsu ķermeņi ir mūsu mājas, kur man ir jājūtās pēc iespējas labāk, ērtāk un omulīgāk. Un neviens no malas man nevar pateikt, kādu dīvānu, cik lielu, kādā krāsā, kur likt, uzturēt tādu vai šādu kārtību, vai tieši otrādi nekārtību, jo es pati zinu vislabāk, kā man ir vajadzīgs. Tāpēc, mīļās sievietes, arī šodien kā profesionāli es jums vēlos ieteikt, pieņemiet lēmumus tikai dziļi, dziļi ieskatoties sevī, sajūtot sevi, jo neklausoties ne modē, ne vīriešu vai draudziņu viedokļos, jo tikai mēs pašas zinām, kā mums ir labāk. Mēs ar savu ķermeni dzīvosim kopā visilgāk, 24/7 un visu mūžu, jo cita ķermeņa man nav, lai kas tur mainītos un notiktu ārējā pasaulē. Tāpēc viena lieta, ko es vēlētos, lai jūs paņemat sev līdzi, ir nemeklē atļauju svešās acīs, atļauj sev pati, jo tev ir pilnīgi viss, kas tev ir vajadzīgs. Dod sev iespēju. Tu esi vienīgā tāda uz pasaules, un tāpēc arī unikāli lieliska. Atļaujies būt, atļaujies gribēt, atļaujies pateikt jā un spērt to soli un lec tai nezināmajā, lai vari izplest spārnus lidojumam. Dzīvei ir jābūt kā kardiogrammai. Izolīnija vairs nav dzīvība. Ir labi saprast, ka labie mirkļi arī var kādreiz beigties, bet tāpēc izbaudam tos no sirds. Bet zinām arī, ka tas grūtais, sāpīgais vienreiz beidzās. Un tās jau ir labās ziņas. Mēs katra varam izvēlēties, kādu veidot savu dzīvi. Vai mierīgi un plūstoši, vai piedzīvojumiem, pipariņiem un rozīnēm bagātu. Bet tad būs līdzīgi kā naudas ieguldījumā. Jūs varat iet mēreno un sabalansēto ceļu, kas arī nav nepareizi, bet varat iet riskanto. Un ilgtermiņā tas ieguvums un piedzīvojumi būs vairāk. Es izvēlos dzīvot uz pilnu apgriezienu. Tāpēc jau arī pa ceļam gadās kāda rēta un kāda bedre, bet tad arī tā dzīves garša, tā pieredze un apziņas paplašināšanās ir 2 reizes lielāka. Un otra lieta, ko es vēlētos, lai jūs paņemat mājup, ir pavisam vienkārši. Ej un dari! Ja Evija varēja, es arī varu. Ja tu kaut ko dziļi, dziļi sirdī esi ilgstoši izlolojusi, tad spēr to pirmo soli. Protams, izanalizē, ja? Bet ja tu esi nolēmusi, viss, nekādi jautājumi, nekādas apspriešanas, spēr to pirmo soli. Un ticiet man, ar katru nākamo soli pēkšņi tā nezināmā sienas paverās, tu ieraugi nākamo soli, kā magnēts sāk pievilkties klāt cilvēku un notikumi, un tev sanāks. Tev noteikti sanāks, jo ja kaut ko dara ar rūpību un mīlestību, augļi būs vienmēr. Tik nebremzē, nemētājies šurpu turpu, ej kaut maziem solīšiem, kaut līkločus un neapstājies pie pirmajām grūtībām, pie sarežģījumiem, jo esi kā upe, plūstoši apē visu. Jo ja tu zini, ko gribi, ja tu zini, kā vēlies justies, tad pieņem drosmīgus lēmumus. Un negaidi, ka kāds tev kaut ko iedos rokā un pienesīs klāt. Un tev sanāks. Un veiksme tev sekos. Tik atļaujies veidot savu dzīvi pati, jo justies labāk nav veiksme. Tas ir lēmums. Paldies, Ilze. Paldies. Cik jauki arī dzirdēt šādus atbalstošus aplausus. Paldies, jūs esat lielisks. Paldies. Un, Evīte, tiešām novērtējot milzīgo apņēmību, mērķtiecību, nepiekāpību. Vai
atceries savu pirmo operāciju jau kā plastiskā ķirurģe ar oficiālu diplomu, ar atzinību? Vai atceries, kas tas bija pirmais, ko tu darīji? Tā, protams, ka es viņu atceros. Tā, protams, bija pati populārākā operācija, kas ir gan Latvijā, gan pasaulē. Tā bija krūšu korekcijas operācija ar implantiem. Un kā jūs jau redzat, man vienmēr vajag kādu nodrošinājumu sev līdzi. Ja? Un arī tajā operācijā es savai skolotājai, doktorai Kandūravai, toreiz zvanīju un teicu, lūdzu, esi pie telefona, ja man kaut ko vajadzēs, lai māsīņas var pazvanīt tev. Arī tur man vajadzēja aizmuguri. Bet, protams, ka mēs atceramies tādus mirkļus. Liels paldies par šo stāstu, liels paldies par iedrošinājumu un paldies arī par jūsu neatslāpstošo interesi, ko tiešām varēja redzēt, tverot gan ieteikumus, gan arī pieredzes stāstu. Paldies, Evija! Paldies jums! Paldies!